Miks Bābris un Andžejs Mickevičs laukuma spēlētāji un vēl aizvien Rainers Mūrnieks turpina mūrēt vārtus ciet. Un cerēsim, ka viņš aizmūrēs tos vārtus ciet un spēlēs tikpat labi, kā pirmajā spēlē pret Gruziju. Pietiek arī pārliecības, lai arī pārbaudītu no šādas distances. Jā, iesities pa vārtiem. Kā noķer bumbu. Negatīvi beigties. Atkal Rainers Mūrnieks. Glābi Latviju. Tās ir emocijas. Atkal Jāmets sit pa vārtiem, bloķē. Andrejs Baklānovs, viss ir kārtībā, viena te izskrien. Tarakānovs, bet nespēja realizēt savu iespēju. Un otrā bumba nonāk pie Kuļiepova, kurš tomēr izdevās ļoti kvalitatīvs Vladam. Šeit jābūt uzmanīgiem. Atkal bumba vārtu priekšā, tāls ir tiec garām vārtiem. Par laimi sit. Ir tikušies aci pret šo te pieredzējušo francūžu. Tāls ir tiec Baklānova izpildījumā. Ļoti tuvu. 11 pret 11 futbolu. Viņš teica, ka viņš šeit laba epizode Francijai. Labi, ka tā. Varam atvilkt tiešām elpu. Mēs jūtamies pietiekami ērti. Rezults tāls un tiens. Atkal tiek galā ar Miku Bābri. Tas par cīņu futbolā ir 2 puslaiki, katrs pa 20 minūtēm. Šeit teicama epizode Francijai. Rainers Mūrnieks izdara maksimāli visu, lai iespēle gar vārtiem, jāsit pa vārtiem, vēlreiz sitiens vārtinē! Kas par iespēju? Izglāb savu komandu Lokokā. Kādas iespējas? Sitiens, uzreiz pa vārtiem. Tarakānova izpildījumā, jāskrien atpakaļ aizsardzībā. Kas par momentu atkal Francijai un Rainers Mūrnieks. Ieliskatus. Kas par momentu? Varēja gūt savus pirmos vārdus karjerā Eiropā. Čepčē, atkal viņš pret Baklānovu. Un atkal ir šities pa vārtiem un, diemžēl, pirmie vārti, ko zaudējam šajā Eiropas čempionātā, ir tieši pret Franciju otrā puslaika sākumā. Čepčē izkārto pirmos vārtus Francijai 1-0. Francija izvirzās vadībā. Vārtus guva Mohameds šķiet. Nē, Mudīns, kapteinis. Kapteinis Mudīns, tad guva vārds, bet kur šeit redzam atkārtojumā jāpateicās par šo vārdu guvumu noteikti ir Čepčē. Pie tādiem līderiem. Vēl viena laba epizode, atkal tālais stāps. Miks to ir darījis? Bieži? Šādas situācijas diezgan reti gadās. Jā, soda mūs par to, ka mēs riskējam un spēlējam bez īsta vārdsarga. Diemžēl ļoti ātri Francija to redz, ļoti ātri viņi šo arī izmanto. Jā, un redzam, ka Belārta turpinās spēlēt ar 5 laukuma spēlētājiem. Nekas cits laikam arī neatliek, tomēr mums ir jāiespiež francūži viņu laukuma pusē. Diemžēl 2-0. Redzam, Mohameds skaisti atmeta bumbu, kuriem iepriekšēji treneri varbūt vietējie neuzticējās. Lieliski. Teicami, bet netrāpa pa bumbu šoreiz. Latvijai jāatgrūst 2 vārti. Bābris, tālsitiens, ļoti tuvu, lai sasniegtu mērķi. Bija Miks Bābris. Kalturē dara to pašu, ko darīja pret Horvātiem. Jā, un Francija dara to pašu, ko viņi bija izdarījuši jau 2 reizes. Uzreiz āsa piespēle uz pašu vārtu priekšu un atkal otrie vārti spēlē Francijas izlases kapteinim Mudinam. 3-0, kad jāspēlē vēl tikai 8 minūtes. Francija sāk pierādīt to iemeslu, kāpēc viņi ir 10. spēcīgākā komanda FIFA tautu futbola rangā. Atkal tālas sitiens un vārtu stāps. Otrajā puslaikā 0-3 zaudējam Francijā. Atkal tāls sitiens. Tarakānova izpildījumā atkal Lokokā redzam mēģina ar tālu sitienu gūt vārtus tukšos Latvijas izlases vārtos. To neizdara Lokokā. To vieglā solītī tomēr paveic Mohameds. Diemžēl 4-0. Tagad gan šeit, Matīs, varam teikt, ka atspēlēties šķiet ir neiespējami. Nē, tā gan es neteiktu priekš. Bābris nāks laukumā kā papildus diezgan spēlētājs. haotiski, gan to mēs izdarām. Un atkal paliekam bez vārdsarga. Francūžiem pretrieciens un pēdējā sekundē Francija gūst arī 5 vārtus spēlē 0-5. Zaudējam, diemžēl. Cik super veiksmīga spēle Edgaram Tarakānovam bija pret Gruziju. Viņš bija motors un labākais spēlētājs laukumā noteikti. Tad
piekāpjamies Francijai, un ar to arī šī spēle ir beigusies. Diemžēl uz tādas ļoti negatīvas notis, jo tiešām šo pēdējo vārtu guvumu mēs paši uzdāvinājām Francijai.